tātad, jūs sakat, rītdien Saeimā glābt vai neglābt kompāniju. Es tad drusku tagad turpinu, ko Krišman kungs sākumā teica. Tātad, pat ja mēs tagad, visās sarunās un kaulēšanās procesos, tiekam pāri versijai par kapitalizāciju un tiekam pāri pārmaiņu finansējumam, no kurā mēs ieguldam no 0 līdz 30, tur ir vēl citi, kas aizdod par lielām likmēm vēl 225, un tas viss ir uz īšu termiņu. Un pienāk decembris, ir sliktā sezona, ar leasing devējiem varbūt ar neizdodas tik vienkārši visiem vienoties, lai samazinātu flotu līdz 36, vai viņi prasa sodu naudas. Un pēkšņi izrādās, ka tas 225, tas jaunais devējs uz ilgtermiņu, viņš pēkšņi neatrodas. Un tas investors pieminētais, viņš ar pēkšņi izrādās nav gatavs parakstīt to kontraktu, jo dažos mēnešos pie tāda investora tikt tas arī nav viegls uzdevums. Kas tad? Šis ir ļoti reāls scenārijs, kas var notikt. Un tad nāk pie valsts pēc jūsu versijas. Tieši tā. Nē, šeit ir vienkārši. Kompānija ir novesta tik tālu, ka nav vairs šādu luksus jautājumu iet labo ceļu, kreiso ceļu, vidējo ceļu, tikai viens variants. Viss palicis ir viens decembrī pie šī scenārija. Kuram, ja notiek viss, kā notiek, bet var arī nenotikt, un šī nav garantija, ka kompānija izdzīvo, nav garantija. Šī ir iespēja dot kompānijai attīrīties un nonākt līdz strateģiskam investoram. Ja būtu bijis laiks, es varu apgalvot, ka būtu iespēja ar strateģisko investoru vienoties laicīgi. Šobrīd šis laiks nav dots. Nav tāda luksus iespēja pat veikt pārunas un due diligence pasākumu. Tik vienkārši šobrīd ir situācija. Cilvēkiem jāsaprot, vai mēs dodam iespēju vai nē. Nedodam iespēju. Ir pilnībā skaidrs, pēc pāris dienām ir jautājums. Koberkungs vēl vienreiz. Ja pēc dažiem mēnešiem, kad ir savāks tagad tas īstermiņa finansējums, un ir jādabūna pārfinansēšanās, un nav kas pārfinansē. Un kaut kā, mēs nonākam pie jautājuma, kā valstī kaut kas jādara. Tāds scenārijs eksistē? Nē, te ir jautājums vienkārši. Vai bondholderi šobrīd tie iedod uz ķīlu, kas ir jaunā ķīla naudu īstermiņiem, lai mēs varētu veikt strateģisko, kompānija varētu veikt strateģisko plānu? Ja to iedod, ir tālākās sarunas ar visiem pārējiem kreditoriem. Pareizi saku. Šīs sarunas, ja ir veiksmīgs, ja viss plāns iziet, un šeit ir paņemts labākais konsultants, es uzticos, cita nav pasaulē tik laba. Ja šis konsultants izveic visas darbības, mums ir attīrīta kompānija, kura tad ir gatava strateģiskam investoram. Tad ir atkarīgs no strateģiskā investora. Kompānijas liecībā esot iekšā tajās sarunās, katra savā līmenī. Ja decembrī nav pārfinansētājs 225. Kas notiek? Ja decembrī, vai janvārī, teiksim, nav investors, kas notiek? Un vai tas, kas notiek, neietver skatu uz Latvijas valsti un papildus finansējumu vienā vai citā formā? Latvijas valsts varētu finansēt tikai līdztekus privātam investoram. Pretējā gadījumā tas tiešām būtu, kā jau ministrs minēja, valsts atbalsts. Bet, piemēram, viņš saka, pieesniegs privātais, pieesniegs valsts. Nē, tāds scenārijs ir. Tas ir iespējams. Bet, ņemiet vērā, tas nozīmē to, ka privātais tajā brīdī ir izvērtējis plānu un uzskata, ka šis plāns ir privāts naudas cienīgs. Ja? Tad privātais netaisās nodrošināt Latvijā savienojumību. Privātais kā reiz cerēs uz kapitāla pieaugumu, ja? Tas nozīmē to, ka ja privātais janvārī vai decembrī parādīsies, ja? Tas nozīmē to, ka šis biznesa plāns un tās darbības ir pārliecinājušas privāto investoru ieguldīties arī Baltikā, ja, un ja valsts ir gatava ieguldīties uz tiem pašiem nosacījumiem, ja, tad tas ir pilnīgi tāds leģitīma investīcija. Ja. Cita problēma būs tāda, ja nebūs vispār investori. Ja. Un tad būs jādomā, ko darīt, jo tajā brīdī, ja valsts, pieņemsim, ieguldīs 100%, lai uzturētu, tas jau būs valsts atbalsts, un tur jau vajadzēs jau iet pa citu tā kā to trajektoriju. Un tas dārgais īstermiņa aizņēmums, ja viņam neatrodās kāds gribētājs ilgtermiņā viņu lētāk pārfinansēt? Nē, tas būs komplekss. Ja. Tur nav tā, ka kaut kādu ieguldījums kapitālā un tad parāds atsevišķi, tas tiks risināts vienlaicīgi. Ja. Vispārējais pateiks, tur nav ko piebilst? Es tikai varu pateikt, ka viss, par ko mēs šobrīd runājam un mēģinam tā kā projicēt uz nākotni, tā ir tāda sava ziņa, viegla spekulācija, tāpēc, ka mēs tiešām nezinām, kas notiks. Un tie notikumi attīstās diezgan strauji un diezgan svārstības ir lielas.